No apveceļa līdz Kangara kalniem. Tad ir jāsaka, tas ir plānā, bija pirms krīzes 2009. gadā bija jāatjauno asfaltu segums. Iesāka līdz apveceļam, kā jūs atceraties, un vajadzēja turpināties vēl uz priekšu. Bet sākās krīze, un šo pārcēla, man liekas, uz 12. 13. gadu. Tagad es zinu, ka satiksmes ministrijas mājaslapā ir ievietota informācija, ka varētu uzsākt būvniecību 14. gadā. Šogad notika konkurss uz būvniecības darbiem. Vai viņš ir beidzies vai nav beidzies konkurss, man grūti spriest, vai ir noteikts uzvarētājs, bet katrā gadījumā plānos ir 14. gadā uzsākt būvniecību. Tas būs ietekmēs gan no tā viedokļa, ka būs drošāk varēs aizbraukt uz Rīgu, drošāk un ātrāk varēs aizbraukt uz Rīgu. Galu galā arī mašīnas nelauzīs, jo tas ir svarīgi, jo no robežiem ļoti daudz brauc uz Rīgu strādāt. Ceļš tas ir redzams no rītiem, kad ir jau Ērgļu šosejā, jau pie Ulbrukas jau sākās jau sastrēgumi. Tā kā ļoti daudz brauc, un tas būs tik tiešām, jo infrastruktūra, ceļi, tas ir paši galvenais, lai uzlabotu nodarbinātību.